tādā pozitīvā nozīmē noteikti skatāms braucējs kā sportiste, jā. Ko ejam tālāk, pieminētie Bagī 1600 Baltijas kausa izcīņas 3. posms, 3. kvalifikācija, uzmanību startam. Aiziet, un Ivo Sults atkal vinnē startā, bet Mārs Līts no ārējās malas un sadursme ar Zavārsku. Viens no viņiem, manuprāt, nolauza piekari, Aleksandrs Ņikīķins trāpa valnī, bet šķiet, ka vai nu Zavārskim, vai nu Līcim tika nolausta piekari. Likās, ka tā kā palecās kaut kur kaut kāda stieņa, kaut gan, ņemot vērā, ka visi turpina braucienu, tad acīm redzot, visiem tomēr viss ir kārtībā par laimi. Un šobrīd Zavārskis arī izskatās varētu būt līderis. Šeit par mani Ivo Sults ir šobrīd līderpozīcijā, 2. vietā Zavārskis un tālāk visi pārējie tur čupā Justs Grencis, šobrīd izskatās ir 3. Jā, tātad Sults, Zavārskis, Grencis. Morkevičs nokļūdās, palaiž garām Janāru Kadaku, igauņu braucēju, tātad Kadaks šobrīd 4. jā. Morkevičs mēģina atgūt pozīciju, cīņa par 4. 5. vietu, Morkevičam iekšmal atgūst viņš savu 4. vietu, Kadaks atdod pozīciju. Kadaks tātad 5. vietā, 6. vietā un cīnās arī par 5. pozīciju Mortens Perševits. Latvijas braucējs ļoti pieredzējis. Un Morkevičs ieklapē pa Justa Grenča mašīnas aizmuguru. Vēlreiz liekas, ka bija kontakts. Pa aizmuguru trāpīja Justa Grenča automašīnai. Ar kontaktu ar tādu uzsišanu pa aizmuguru īsti nedrīkst atzīt. Tur var uzprasīties arī uz tiesnešu diskusijām kafija telpā, tā teikt. Justs Grencis tagad pamatīgā cīņā tur aiz sevis visu konkurences un piemāna Morkevičs šīta situācija pati par sevi un spēlē tas par labu. Šobrīd Mortenam Perševicam, Perševits un jau ir garām Morkevičam un ir garām arī Justam Grencim. Grencis tik ilgi vaktēja Morkevičs, kamēr Perševits vienkārši aizbrauc abiem diviem garām. Un tad ir cīņa par 3. pozīciju un Morkevičs tomēr tie garām arī Justam Grencim paceļās un Grencis paliek visam lēns, liekas kaut ko vai tik neizsīt. Un Morkevičs trāpa nedaudz valnī, un tas var dot iespēju Mārim Līcim iet uzbrukumā cīņā par jau 4. pozīciju. Līdz šobrīd 5. pēc neveiksmīga starta. Starts pats bija pat tīri veiksmīgi, bet tur bija kontakts ar Matu Zavārski, un līdz ar to Mārim šķiet bija pamatīgi jāatmet gāze, lai vienkārši nesalaustu Bagiju. Tā jau izskatījās, ka tur riteņi gāja pa gaisu, bet par laimi visiem viss ir izturējis. Un tātad šobrīd pārliecinošā līderpozīcijā ir Ivo Sults, igaunis, un Tomas Zavārskis. Starp viņiem sekunde, bet tālāk par 4., 5., 6., 7., 8. pat vietu. Praktiski visi pārējie brauc kopīgā rindiņā, un tātad šobrīd 4. joprojām ir, bet 3. joprojām ir Mortens Perševits, 172. numurs, bet viņam lietuviešu zaļais Bagijs, Gintars Morkevičs nāk pamatīgā cīņā virsū, un Morkevičam ir piekars problēmas. Riteņi skatās viens uz otru priekšē, un Kūlenis, apmet Kūleni. Gintars Morkevičs, un visticamāk šis brauciens tiks apturēts. Visticamāk, ka būs sarkanie karogi. Ar braucēju viss ir kārtībā, viņš jau rāpjās ārā no Bagija, bet tur ir viss iznīcināts. Jā, tur ir viss iznīcināts. Kāda avārija, kāds Kūlenis. Paskatieties, neviena vesela riteņa nav šobrīd Morkeviča Bagijam. Nu jā, viņam jau bija stūras iekārtas problēmas, priekšējie riteņi skatījās viens uz otru, kā saka, šādās situācijās bija izsista tā saucamā špūra regulējums. Un, acīm redzot, tas arī kaut kur patraucēja kādā brīdī, vai kaut kas bija aizlausts vai aizlocīts, un es domāju, ka šī avārija bija tikai sekas iepriekš iegūtam tehnikas defektam. Jā, lietuvietis, diezgan bēdīgs, protams, par šo situāciju. Noteikti viņu arī atrādīs mediķiem. Šobrīd medicīniskā mašīna šķiet netiek sūtīta trasē, bet noteikti tiesneši liks Gintaram apmeklēt mediķus, lai apskatītu šo te pirmatnējo, ja pirmreizīgo apskati veiktu. Jā, lūk, jau tiesneši ir klāt, arī trases darbinieki ir klāt. Kā šādu čupiņu vispār kaut kur var nogādāt. Tur būs kāds laiks noteikti paies, līdz mašīna evakuēs. Šobrīd skatītāji arī veic analīzi notikušajiem.
brauciens ir apturēts un, jā, tomēr mediķu mašīna, protams, tomēr dodas arī klāt pie sportists. Nu, sportists diezgan tādā, nosacīt labā garastāvoglī, bet vismaz tāds gan kustīgs un gatavs cīnīties. Viņš arī rāda tieši, kas notika. Nu, tas arī notika, ko viņš rādīja. Jā, tā kā viņš arī paspēja aizmukt no ātrās palīdzības, jā, ieradās mediķi. Un Gintars par to laiku jau izspruka mums no kadra ārā, bet vajag apskatīt, jā, jo pēc šādām avārijām tas pirmais emociju vilnis ir tāds, tieši tāds, kā mēs viņu šobrīd redzam, bet labāk ir pārbaudīt muguru, kaklu, visas tās vietas un lietas, kas var ciest šādā te situācijā. Jā, tātad, ir bieži vien situācijas, kad ir sportists jāpierunā bez maz veikt šo te apskati, kas varbūt nav tā līdz galam prātīgi, bet, adrenalīns dara savu un šīs emocijas dara savu un situācija dara savu. Un ir pat bijis tā, ka sportists ne tikai atsakās vai vismaz mēģina atteikties no medicīniskās apskates, viņš vienkārši jau ir aizmucis un gaida, kad viņa mašīna tiks nogādāta dalībnieku parkā, lai varētu tikt un paspēt uz startu, uz atkārtot braucienu sākšanu. Tā kā, visādi dulli čaļi ir cīnījušies. Liekas, ka šeit varētu būt viena no vietām, kur te vēl riteņi ir taisni Morkeviča mašīnai. Un liekas, ka pirms tam iepriekš bija skats, kur ar Justu Grenci viņi blakus abi divi sadūrās ar priekšējiem riteņiem. Iespējams, ka tur varbūt izsit jau šo te špūru saucamo, bet pagaidām vēl ir taisni riteņi, šeit arī vēl ir taisni. Šeit cīņas starp Janāru Kadaku un Mortenu Perševicu. Un, apli vēlāk šķiet, vai pāris aplis vēlāk šajā vietā Morkevičs arī iznīcinās savu bagiju. Noteikti redzēsim tūlīt. Te jau ir, ka priekšējie riteņi jau skatās viens otru, Morkevičs jau īsti nevalda par šo te mašīnu, jau var redzēt. Bet tas vēl ir apli iepriekš. Viņš vēl turpina cīnīties spītīgi. Kā kārtīgs lietuviešu cīnītājs, šķība riteņi priekšā un izslīd nedaudz no špūres un mašīna vienkārši tramplīnā šķībi nolec no tramplīna un tālāk aiziet virpuļi, kā savulaik teica kādā no reklāmām. Jā, šī te avārija vienkārši izslīdēja mašīnu, nepaspēja sakārtot taisni sportists vairs mašīnu un mašīnu vienkārši uz sāniem nolec lejā, nevis ar pa priekšu, kā tam vajadzētu būt. Un tad visu šo lūžiņu čupiņu tad arī mēģinās tūlīt nogādāt dalībnieku parkā un pēc tam arī Lietuvā. Var jau būt, ka nemaz nav tik traki, bagijiem ir tā tendence izskatīties defektiem briesmīgākiem nekā viņi ir īstenībā, jo šie atvērtie riteņi rada tādu, viss slikti sajūtu, bet varbūt, ka dažkārt, ar šo te piekari pastrādājot, tas viss pārējais varbūt arī nemaz nav tik cietis, un arī šī virsbūve ir no tāds ļoti viegls, plasmas gluži no šķiedras materiāla, kas arī ļoti viegli lokās, un varbūt, ka rodās tā sajūta, ka viss ir šausmīgi sasists, bet pat šobrīd tā izskatās, ka rāmim, piemēram, nemaz nav tik daudz tādu locījumu pašam šim te karkasam, no kā bagijs ir veidots, no aizmugurējais stūris ir ieplacināts, bišķī tur būs, acīm redzot, jāpastrādā nedaudz, bet kopumā pat īstenībā nemaz nav tik slikts stāvoklis. Šīs posms Gintaram Morkevičam visticamāk ir beidzies, bet nākamajā es domāju, ka viņš noteikti jau mēģinās būt uz starta. Jā, dramatiski avārija. Un, šādi var novērtēt, cik šis